Numur 3. Hibrīdais invertors, kas būs jau pilnāks invertors, kam papildus iepriekš minētajam ir iespēja arī tā saucamā UPS funkcija, kas nodrošina to, ka, ja pazūdot elektrībai tīklā, mēs tomēr nepaliekam gluži bez elektrības. Mums ir atsevišķi izvads, kur mēs varam pieslēgt mūsu kritiskās slodes. Vai nu tas būtu kāds sūknis pie apkuras sistēmas, vai nu tā būtu kāda cita kritiski svarīga elektroiekārta mājās, kur elektroenerģijas pārāvums nebūtu vēlams. Plus papildus ir jāskatās, vai šim hibrīdam invertoram ir vēl tāda funkcija kā disbalansētā fāzu ražošana. Tas tā ļoti gudri skan, bet tā būtība ir sekojoša. Ja mums ir invertors ar balansētu fāzu ražošanu, tas nozīmē to, ka viņš katrā fāzē mums ielaidīs vienādu jaudu. Disbalansēto fāžu gadījumā invertors skatīsies, kas notiek katrā fāzē mūsu mājas elektrotīklā un piemeklēs to jaudu, jeb šo saražos tādu jaudas daudzumu, kas ir nepieciešams konkrētajai fāzei. Tādā veidā mums neradīsies situācija, ka mēs vienlaicīgi pa vienu fāzi nododam elektrību tīklā un pa otru mēs saņemam elektrību no tīkla. Ar šiem disbalansētu fāzu ražošanas invertoriem mēs iegūstam to, ka šādas situācijas maksimāli tiek novērstas.